Sniega sniedziņš balts, smalks kā vismalkākie milti. Sniega sniedziņš balts, un zemē palika silti. Šajā brīdī vajadzēja notikt FK Audzes un RTU spēlē, tomēr stāvām aizsnigušā stadionā. Vai var pastāstīt, kādēļ mēs šobrīd nespēlējam futbolu? Šodien mēs futbolu nespēlējam tādēļ, ka ir notikuši neparedzēti apstākļi un uzkrita sniegs. Kaut gan sniegs uzkrita 2 dienas atpakaļ un jau 2 dienas atpakaļ sākās runas, kur spēlēt un kā. Diemžēl spēle tika atstāta nozīmēta šī stadionā, un ierodoties mēs redzējām, ka 45 minūtes traktors tīra sniegu, un tas, kas te ir notīrīts, tas arī ir notīrīts. Futbola federācijas oficiālajā mājaslapā figurē ieraksts, ka abas komandas, gan mēs, gan Olaini, esam atteikušies spēlēt citās piedāvātās vietās. Mūsu kluba sakarā bija tā, kad Rīgas Tehniskā universitāte paziņoja, ka viņi nevar nodrošināt laukumu, un mums bija piedāvājums, ka mēs varam spēlēt Ķekavā, jo mēs esam spējīgi notīrīt un sagatavot laukumu, lai spēle varētu notikt. Bet, diemžēl spēle netika atcelta, tā vietā mums tika piedāvāts spēlēt Arkādijas stadionā, kurš pirmkārtām nav licenzēts pirmās līgas spēlēm, un licenzēts nav aiz tā iemesla, ka viņa izmēri neatbilst tam. Kā RTU pamatoja, kādēļ viņi atteicās spēlēt Ķekavā? Tādēļ, ka tā esot viņu mājas spēle, bet pats dīvainākais ir tas, ka Futbola federācija jau daudzus gadus attīsta infrastruktūru, investē miljonus mākslīgo laukumu izbūvē, un mākslīgie laukumi tieši ir tieši tam domāti, lai varētu spēlēt tad, kad nevar spēlēt uz dabīgā laukuma. Un teiksim, mūsu pašu laukumā Ķekavā mēs trenējamies visu ziemu, tīrām laukumu, un tas ir arī paredzēts tādiem apstākļiem. Vienkārši es domāju, ka šeit ir atkal pavisam droši vien citi iemesli, jo arī tas traktors, kas te 45 minūtēs iztīrīja šo, kas te ir redzams, ja viņš būtu atbraucis 8 no rīta, un viņš būtu iztīrījis, un laukums būtu pieņemams spēlēšanai, bet vienkārši es saprotu to, ka acīm redzot, varbūt kāda komanda negribēja spēlēt. Un federācija, kurai galu galā bija jāpieņem solis, varbūt ne grūts solis, ne viegls solis, bet mēs esam Futbola federācijas biedri. Federācija ir mūsu augstāk stāvošā organizācija. Un, ja teiksim, federācija šodien būtu nolēmusi, šodien būtu pa vēlu, vakar būtu nolēmusi, mēs notīram 2 laukumus Rīgā, šo pašu laukumu RTU stadionā, notīram laukumu Hanzas ielā, un jūs spēlējat. Labi, mēs nespēlējam šodien, jūs spēlējat svētdien, un mēs būtu spēlējuši, un nebūtu šāda diezgan kutelīga un nervoza situācija, kā viņi ir šodien. Vēlreiz, šeit nav nekāda stihija. Es saprotu, ja putenis būtu uznācis šonakt lietus ar sniegu, kaut kas būtu sasals, bet piektdien jau bija skaidrs, ka ir sniegs, un ja šodien sniegu uzsāktu tīrīt no rīta, viņš būtu notīrīts un laukums būtu gatavs. Protams, ir sarežģītāk ir Skonto stadions. Skonto stadions ir dabīgais zāliens, un tur traktors nevar braukt virsū. Sezona bija izdevusies lieliski, izcīnīts medaļas, vai plānojās kāds grandios noslēguma pasākums? Protams, neskatoties uz šīs dienas bēdīgo notikumu, būs gan pasākums, un esam visi gandarīti, un vēlreiz
gribu pateikties visiem, gan spēlētājiem, kas aizvadīja lielisku sezonu, kas parādīja, kad ir saliedēts draudzīgs kolektīvs, kas var šīs spēles futbols vārdā izdarīt daudz, ko gribēju pateikt. Paldies visiem skatītājiem, kas atbalstīja sezonas garumā un sevišķi mājas spēles bija kupli apmeklētas, un arī šodien bija pulciņš fanu atbraukuši, kas bija, neskatoties uz augsto laiku, bija gatavi mums atbalstīt. Tā kā vēlreiz paldies visiem, kas palīdzēja, atbalstīja, juta līdz, jo šī sezona tiešām kluba vēsturē ir ļoti veiksmīga, un tas ir sasniegts ar smagu, grūtu darbu, un liels paldies par to galvenam tā organizatoram Jurģim Kalnam, kas tiešām izveidoja kaujas spējīgu kolektīvu un saliedojot ne tikai vietējos audzes puišus, bet paldies Jelgavas klubam par sadarbību, kas deliģēja veselu rindu savus spēlētājus mums talkā. Tā kā paldies visiem, un vēlreiz, neskatoties uz šodienu, sezona ir izdevusies, un esam ļoti gandarīti par viņu. Paldies, cerams, ka turpmāk viss izšķirsies tikai futbola laukumos. Es arī tā ceru, un tā tam arī būtu jābūt, ka futbols jāspēlē uz laukumu, nevis kabinetos pie rakstām galdiem uz papīra.